Mēs visi esam šeit, lai sāktu sarunu par uzņēmēju darbību. Vispirms, pirms mēs sāksim to uzņēmēju darbību, jo šeit nebūs tāds stāsts, ka var pastāstīt savu viedokli. Šeit mēs ķersimies uzreiz pie smagiem jautājumiem. Palūkšu varbūt iepazīstināt mazliet ciešāk ar sevi. Jo mums ir divi ciemiņi, kas nav no Olainas, vai ne? Divi ciemiņi, tāpēc varbūt varam sākt iepazīties ar Ingu. Labdien, mani sauc Inga Muižniece. Šeit šodien es esmu uzaicināta kā Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociācijas pārstāvja, jo esmu padomes priekšsēdētāja. Bet tas, ko es daru ikdienā, man ir sociālais uzņēmums, zvanu centrs Sonido. Un puse no maniem darbiniekiem ir cilvēki no sociālās atstumtības riska grupām. Tā skaitā arī cilvēki ar invaliditāti. Un vēl paralēli es esmu izveidojis sociālo projektu Parunāsim, kur jebkurš, kurš jūtas vientuļi, var piezvanīt, lai vienkārši tāpat parunātos, būtu sadzirdēts un pieņemts tāds, kāds viņš ir. Bet papildus, lai rūpētos vispār par darba integrācijas vidi, es esmu arī Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu komisijā, un jo īpaši stāvu un krītu par visiem tiem sociālajiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar cilvēku no sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātību. Un es gribētu atbildēt, Gunāra gan te nav. Es tur mēģināju aizmugurē skaļi atbildēt uz viņa jautājumu. Tā kā zvanu centrs ir klientu apkalpošana, es Gunāru aicinātu uz interviju, un ja viņam ir datora iemaņas, es viņu arī ņemtu darbā. Līdz ar to es gribēju laust vienu mītu, ka klientu servisā tas nebūtu iespējams. Būtu, jo klientu servis mēdz būt dažāds. Ne tikai klātienē, bet arī pa tālruni. Tad šo ziņu mēs nodosim Gunāram. Paldies! Tālāk Danuta. Labdien! Es esmu Danuta Priede, vadu dzīvnieku patvērsmi Mežavairogi jau vairāk kā 15 gadus. Un liekas, kāds sakars dzīvniekiem ar integrāciju un tā tālāk, bet lai cik tas paradoxāli nebūtu, dzīvnieku joma vienmēr ir tāda sensitīva un piesaist, sākot ar ministriem, beidzot ar pavisam kardināli savādākiem cilvēkiem. Un mana darba mūža laikā, laikam lielākā daļa manu darbinieku un brīvprātīgo darbinieku ir mazākais, ko varētu nosaukt par dīvainiem. Jo mēs visi, arī es esmu bišķiņa dīvaina. Līdz ar to es nebaidos šobrīd lietot šo vārdu, jo mēs visi ar to kaut kādu esam saskārušies. Mēs runājam par kolēģiem, kuriem ir tarakāni galvā un putni galvā un viss kaut kas, tas tā kā ir tās zolīdās versijas, ja? Bet mums katram ir vajadzīga sava integrācija šajā pasaulē. Tieši tā, jo tā dažādība jau ir ļoti, ļoti dažāda, kā mēs jau te pirmās divās sarunās esam mēģinājuši runāt. Un Miku, vai tu iepazīstinās? Labdien! Esmu Miks Ozols, Olainas mierīgais iedzīvotājs. Visu mūžu esmu dzīvojis un mācījies un izaudzis te. Un tā manā dzīvē gadījās 21 gadu vecumā. Neprātīgi ielicu uz galvas ūdeni un sabojāju sev mugurkaulu. Līdz ar to tas ir, ieguva paralīzi. Un līdz tam 21 gadam par iekļaušanos sabiedrībā cilvēkiem ar invaliditāti vispār nebija ne ziņas, ne miņas, ne saistības, nekā tāda. Un sākā, kā lai saka, jaunu dzīvi vajadzēja sākt veidot. Iet visiem posmiem, kas bija iepriekšēji, sākot no integrācijas, izglītības, es nonācu līdz darbam. Kā jau visi normāli cilvēki, tu esi padzīvojis kaut kādu dzīvi, tu esi kaut ko redzējis, kaut ko sapratis, ka tu esi pēc tādas, kā lai saka, traumas, esi nokritis uz pašu zemāko līmenis, pat nezinu, vai zemāko var nokrist. Bija diezgan tādi patraki, gultā paralizēts, tu nevari paēst, tevi baro. Bija arī tas elpināšanas aparāts, tad tavā vietā vēl aparāts elpo. Un tad tu saproti, ka tu esi, laikam, nākošais jau ir tad zem zemes, tas līmenis.
ka no viņa tu otrais atkal kāp ārā. Katrs sasniegums tev ir gandarījums, ka tu esi kaut ko dzīvē izdarījis. Nu, kaut ko sasniedzis, kaut ko panācis uz, teiksim tā, no pilnīgas atkarības no apkārtējiem cilvēkam līdz pilnīgai patstāvībai. Nu, tas ir tāds tā kā dzīves ceļš. Nu, tu zini, ka var būt vienmēr labāk. Tādēļ, kaut kā tā. Kaut kā tā, veselu dzīves stāsts. Paldies Mikam par veselu dzīves stāstu. Saruna dalībnieki mums ir zināmi, tad sāksim šo, manuprāt, tādu vienu no nopietnākajām sarunām, kas gan jau nebūs tik nopietna. Bet šo nopietno sarunu sāksim ar viedokli. Advokātes, darba tiesību prakses grupas vadītājas Irīnas Rozišķēns, tas viedoklis. Ir daudz viedokļu par vienlīdzības principu, vārda brīvību, darbinieku labūtību, iekļaujošu darba vidi un citiem jēdzieniem. Taču izpratne par tiem mēdz atšķirties. Tāpēc darba devējiem ir svarīgi saprast un apzināties, ko tieši tiem ir vai nav jādara no tiesību normu regulējuma viedokļa. Tātad mums vajag iekļaut daudz un dažādus cilvēkus. Mums katram pašam tas ir jāzina, bet mums ir arī kaut kāda likumdošana. Un tagad laikam jau cilvēkiem, kas ar to nodarbojas, ar to iekļaušanu, es gribētu jautāt, kā šobrīd ir ar to likumdošanu. Vai tā likumdošana patiešām ir tāda, ka cilvēki ar ļoti dažādām iekļaujošām vajadzībām, mēs nerunājam tikai par fiziskajām vajadzībām, arī par garīgo veselību, arī par sociālo iekļaušanu. Vai tā likumdošana ir tāda, ka mēs varam pateikt, jā, visi cilvēki ir jāiekļauj, un likumi iekļauj viņus? Tad es paņemšu garāku laiku, es izstāstīšu stāstu, kā es sāku un teikšu godīgi, jūs varat rakstīt jebkādus likumus, ja cilvēki tam netic un to nelieto, tad viņi nestrādā. Jūs varat ierakstīt miljonus iekļaušanas, bet ja cilvēki tam nav gatavi un to nedarīs, tas nenotiks. Es izstāstīšu, kā man sākās vispār iepazīšanās ar cilvēkiem ar invaliditāti, jo man ne ģimenē kādam ir, ne man draugos bija. Es par šo es par cilvēkiem ar invaliditāti līdz savam 30 gadu vecumam nezināju, tā kā tieši neko. Es ar to nebiju saskārusies. Un veidojot zvanu centrā, attīstot savu ideju, ka es vēlējos izveidot Parunāsim tālruni, es domāju, kas tad varētu runāt ar cilvēkiem vienkārši tā cilvēcīgi pieņemoši, jo es saprotu uzlikt parastu darba resursu, kas ir psihologi, tas būs ļoti dārgi un es nespēšu to nopelnīt. Līdz ar to sāku skatīties pēc alternatīvām. Un tajā reizē man kolēģi saka, klausies, bet man ir tēvs ratiņkrēslā, vai tu varētu viņu paņemt pie sevis darbā, jo viņš ir ārkārtīgi runātīgs. Es saku, lūdzu, ved viņu šurp. Atbraucu uz biroju. Man tajā laikā bija lifts līdz 5. stāvam uz 6. stāvu trepes, līdz ar to tikāmies mēs pagalmā. Tas tāds sīkums, jo par to taču neviens nedomā. Un tad, kad es satiku, es prezentēju savu ideju un saku, klausieties, man tā doma ir tāda, ka es gribu uztaisīt Parunāsim līniju. Es gribu, lai man uz viņu strādā cilvēki ar invaliditāti, 50+, vai šī ideja šķiet interesanta? Viņš saka, baigi labā ideja. Es tev rītā atvedīšu vēl tādus kā es. Es tā, Un tā es patiesībā sāku iepazīties. Un mums, starp citu, tagad tieši tā kā kolēģis tas stāsta savu dzīves gājumu, arī vienam manam darba kolēģim tas pats notika 15 gadu vecumā, un viņš mums šobrīd kolektīvā ir IT nodaļas vadītājs. Viņš ir ieguldījis savā izglītībā, mēs esam kopā auguši. Un tad, kad es sāku strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti, es nezināju neko, man nebija nekādas likumdošanas apakšā, nekādas pieņemšanas, man nebija vispār izpratne par vides pielāgošanu, un es viņiem pretī stāvu un saku, klausieties, ko jums vajag, lai jums būtu ērti strādāt? Viņi saka, mums vajag, lai mēs varam iebraukt ar ratiem, tātad, būtu forši, ja nebūtu sliekšņi, bet ja ir, dažiem var pārbraukt pāri. Tad mums vajag galdu, zem kura es varu pastumties ar ratiem. Tātad galds tur nevis bija, cik tur 60 cm, bet mums bija 80 cm augsts. Tad austiņas ar ļoti izturīgu vadu
un vairāk viņam arī neko nevajadzēja, lai strādātu. Un tad es dažreiz domāju, cik ļoti ir pārvērtētas tās normas, kuras ir nepieciešams ieviest darba devējiem, lai tu pieņemtu darbā cilvēku. Jo dažreiz pietiek vien pajautāt, ko tieši tev vajag, jo jūs pat droši vien daudz no klātesošajiem var iedomāties, bet es domāju, ka nevar iedomāties, cik patiesībā cilvēki ir pielāgojušies tiem apstākļiem, kuros nav vidas pieejamība, un viņi ir ļoti viņos pielāgojuši. Un kā es zinu, ka man šķiet, ka likumu, tu vari sarakstīt jebkādu likumu, tu vari ierīkot liftu, bet ja tev nebūs izpratni pret šo cilvēku, kā viņu iekļaut darba vidē, nebūs attieksme un viņš nebūs gaidīts, lifts vai likumi tevi neglābs. Jā, paldies. Tad būtībā tā atziņa ir tāda, ka ir jāpajautā tam cilvēkam, kuram vajadzēs pēc tam tur būt arī to, kā vajag. Jā, paldies. Danutā ir viedoklis. Jā, tātad situācijā, kad mēs no tādas labās domas tagad ejam, ja mums ir šī vēlme kā uzņēmējiem uzņemties atbildību par šiem te cilvēkiem un nodarbināt viņus, tad mēs tā kā gribam viņos ieguldīt. Ne visi tādi ir, ja mūsu likumdošana, diemžēl, kaut kā līdz šim ir veidojusies uz tādas padomju domāšanas bāzes, kad cilvēki visi ir potenciāli noziedznieki. Vismaz tādu viņi noteikti grib, un mēs tagad darīsim tā, lai viņi pilnīgi noteikti nevar mūs apčakarēt. Un šeit ir tā sajūta, ka no uzņēmēja prasa, ziniet, es vadu dzīvnieku patvērsmi. Tā ir nevalstiskā organizācija, nav sociālais uzņēmums, bet ja jūs zinātu, cik mapju mums birojā stāv, daļa ir par dzīvniekiem. Bet patiesībā nevienu neinteresē, kā iet dzīvniekiem, ja, no valsts iestādēm. Visus interesē tikai, lai papīri ir kārtībā. Un tas ir briesmīgs laiks, ko uzņēmējs ir spiests pavadīt vienkārši, lai ķeksīšu pēc apmierinātu birokrātiskās prasības. Tieši tāpēc uzņēmējiem, piedodiet, bet viņam vairs nav iekšā nodarboties ar iekļaušanu, integrēšanu un tā tālāk. Viņš vienkārši pieņem darbā kaut ko, ar ko ir mazāks čakars. Es atvainojos par vienkāršo valodu, bet ir jāsaprot viena lieta, ka mēs esam ļoti noslāņot sabiedrību. Mums ir kaut kur tur augšā cilvēki, kas dzīvo kaut kur vienā paralēlē. Tas vidusslānis nav tik liels, un ir kaut kur cilvēki, kas vispār nekad nesaskarās ar tiem tur augšā, vai precīzāk tie augšējie nekad neatnāk līdz tam trešajam slānim, kas nav nedz sliktāks, nedz labāks. Viņš vienkārši ir, un viņš ir liels, un nevienam netiek pajautāts, ko jums vajag, kā jums ir ērti. Te ir tieši tas, ja, par lietām, kuras mums ir jāsadarbojas. Mēs vienmēr un visur būsim ļoti, ļoti dažādi. Un, lai pieņemtu šo dažādo, mums vajag maksimāli atslogot šīs dažādības pieņemšanas iespējas. Tātad, ja lai es pieņemtu darbā cilvēku ratiņkrēslā, ir jāpārbūvē, būvvaldē jāsaskaņo arhitekts, vēl kaut kas. Es saprotu, ka es to vienkārši nevaru atļauties. Pie manis strādā cilvēki ar invaliditāti, garīgi rakstura traucējumiem, redzes traucējumiem, dažādiem citiem traucējumiem. Es Apērona mājaslapā meklēju darbiniekus, jo es mērķtiecīgi zinu, ka šo darbu var darīt cilvēki, kas var strādāt no mājām, teiksim, un tā tālāk. Ja? Un šī ir mana pieredze. Es saprotu, ka ir kaut kādas cilvēku grupas, ar kurām man vienkārši būs nenormāli grūti sadarboties, nevis tāpēc, ka es ar viņiem nevarēšu, vai viņi ar mani nevarēs, bet tāpēc, ka es nevarēšu likumdošanas prasības atļauties izpildīt. Tik vien, ka. Ja, tad, birokrātijas jautājums, ko valsts iestādes no mums prasa, bet tad mēs visi bišķiņi futbolēm no sevis to atbildību nost, ja, un šīs te valsts, teiksim tā, visi jau mēs varam piedalīties komisijās un veidot šo te likumdošanu un visu, ko darīt. Bet mans aicinājums ir būt vienkāršākiem visās jomās, jo jebkuram likumam ir gan likuma burts, gan likuma gars. Un mēs par šo garu aizmirstam. Tas būtu tas īsumā, ko es varu pateikt. Tad pēc būtības es saprotu, ka likumi ir,
Bet jūs esat tā, kas čakarējās un viņus kaut kā realizē un ļauj cilvēkiem strādāt pie sevis. Es to mēģinu darīt. Es nezinu, cik labi man sanāk. Droši vien, ka valsts iestādēm par to ir savs viedoklis. Bet katrā gadījumā tas, ko es gribu pateikt, ka ikvienam no mums, mēs katrs esam savādāk. Un pilnīgi nav nozīmes, vai mēs ģērbjamies savādāk, vai mēs braucam ar ratiņkrēsliem, vai mums ir citādas krāsas, reliģiskā piedarība vai funkcionāli traucējumi. Mums katram ir vienāds, tur es iepriekšējiem runātājiem Ansim gribu piekrist, cik kolosāli, ka mums ir tāda jaunatne, kas domā pilnīgi savādāk. Jo padomju iekārtas laikā mēs visi bijām vienādi, mums bija jābūt vienādiem, tad šobrīd mēs no tās vienādības nekādīgi nevaram atkratīties. Un tas ir tas grūtais. Un nevienmēr tie cilvēki, kas strādā pie likumdošanas un noteikumu izstrādes, vispār saprot, par ko ir runa. Arī fakts. Jo nevienmēr ieklausās speciālistos, kas strādā ar konkrētiem cilvēkiem. Lūk, tātad es saprotu, ka likumi ir sarežģīti, bet ja pajautā tam, kuru vajag iekļaut, tad tas viss paliek daudz vienkāršāk. Likumā jau nav teikts, ka mums ir jānodarbina cilvēki no sociālās atstumtības riska grupām. Tas ir vēlams. Un to var darīt, piemēram, sociālajie uzņēmumi, kuriem tad nāk papildus tā kā pievienotie bonusi un vērtības, ka viņi var saņemt grantus, viņi var saņemt VSOI nodokļu atmaksu, bet nav jau nekur rakstīts, ka tas ir jāizdara. Tā ir brīvprātīgā vēlme. Jā. Mums runājuši divas dāmas, kuras iekļauj cilvēkus savā darba vidē. Tagad man ir jautājums Mikum. Kā ir iekļauties darba vidē? Kādi ir pielāgojumi? Noklausoties dāmas par to, likumi, iespējas pajautāt. Kāds ir tavs viedoklis? Man patīkami dzirdēt, kad ir tādi cilvēki un uzņēmēji, kas iekļauj. Bet, katram jau savu ir, mēs jāpaskatās uz visām lietām. Ir bišķiņ tā plašāk, kad, ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumi, redzes traucējumiem, kustību traucējumi. Katram ir savas tās spējas arī kaut kādu pievienoto vērtību radīt. Mēs dzīvojam kapitālismā un visi vēlas kaut ko nopelnīt. Līdz ar to, ja tu ej uz darbu, kā jebkurš no jums ir jādod kaut kāda pievienotā vērtība šim uzņēmumam. Un te ir jautājums, vai tas cilvēks ar invaliditāti var dot šo vērtību vai nevar, vai viņa spējas, vai zināšanas, vai pieredze spēja nodrošināt šo šim uzņēmējam. Tajā pašā laikā arī ļoti labs piemērs bija, es nekad neuzņemšos uzņēmēju darbību, labi, varbūt neteikšu nekad, bet tieši šīs dokumentācijas dēļ, kas man vispār rada galvas sāpes, es pateicu, nekad nebūšu uzņēmējs, lai šo visas atskaites taisīt, kam man to vajag. Es varētu darīt, bet es tīri papīra dēļ, kam man to vajag. Es labāk iešu mierīgi strādāt pie kāda cita uzņēmēja, vakarā iešu mājās gulēt, mierīgi galvu un viss būs labi. Bet, jā, tā iekļaušanās ir katram ļoti individuāli. Tieši tā. Es strādāju būvniecībā pirms traumas un kad jau daudz maz bija jau rehabilitējies, dabūju iet atkal vidusskolā, jau 25 gadu vecumā un beidzu to pašu skolu, vidusskolu, ko Gunārs Rīgā 66. Jo viņa speciāli pielāgota bija. Bet es jau tajā skolā sapratu, es gribēšu iet uz būvniecību atpakaļ un līdz ar to iet uz augstskolu. Es jau domāju par to uz priekšu jau laicīgi, jo es to jomu zināju, man viņa patika, man nebija papīra, lai tajā strādātu. Līdz ar to es pabeidzu vidusskolu, gāju augstskolā mācīties būvniecības nozari un, jā, kļuvu par būvdarbu vadītāju. Būvdarbu jomā nostrādāja 15 gadus, bišķi vairāk varbūt pat. Bet tur
tur nebija vispār nekāda pielāgotība, nu kā man bija objekti vienā vietā, otrā vietā. Nu, es viņu varēju uzbūvēt, bet man nebija laika viņu būvēt, man bija jāstrādā. Nu, pilnīgi savādāk. Nu, tas ir ļoti individuāli. Nu. Tā kā, nu, dinamisks tās darbs, protams, nu, tas ir, nu, tev visu laiku jādomā, kas, kur, kad, kāpēc. Bet, nu, tu jūti, ka tu vari dot tam uzņēmumam, iekļauties viņā. Nu, ja tā būtu augstceltne, kur man, teiksim, būtu jāiet strādāt, nu, tad es tur nevarētu strādāt. Tā kā, nu, citi domā, tā ir diskriminācija, bet patiesībā tu jau nespēji tur izdarīt, nu, iekļauties tajā izpildītu likumdošanu, nu, kad darba drošība, visi tie apstākļi, nu, tā kā, nu, viss, nu, ar galvu jāpieiet pie lietām, nu, realistiski, nu. Saka, likumus var rakstīt, bet nu, skatāmies reāli, jo, teiksim, arī tie paši cilvēki garīgi rakstam traucējumi. Nu, viņam ir sava specifiska, nu, kā saka, pieeja vajadzīga, viņš fiziski var izdarīt lietas, bet ja ir cilvēks, kas to paskaidro, uzrauga, palīdz viņam saprast, vai viņam kaut kas nesanāk, viņš var aizmest visu pa gaisu. Tā kā viņam jābūt blakus kādam cilvēkam, kas nomierina viņu, kad visi kārtībā, tev nākošreiz taču nesanāks. Nu, tādēļ, nu, ir tā baigi, tā jāpieiet, nu, ar prātu, nevis ar likumu. Es gribēju pateikt paldies, ka tika pievērsta ļoti būtiska uzmanība lietai, ka uzņēmēji ņemot darbā cilvēkus, viņiem ir svarīgi, ka tā darba vieta rada šo pievienoto vērtību un ka uzņēmējiem ir no kā maksāt algu, jo bieži vien, kad netiek radīta šī pievienotā vērtība un tas darbs vai amats nepelna naudu, uzņēmējiem jau nav valsts kases, no kuras pasmelties naudu un samaksāt, pat tad, ja viņi to ļoti grib. Un otra lieta, kas mani atkal mazliet apbēdināja, bet es gribu vērst uzmanību, ka viņš teica, ka negrib būt uzņēmējs, jo dēļ birokrātijas, bet mums ir 13 sociālās atstumtības riska grupām, un tie nav tikai cilvēki ar invaliditāti, tie ir arī vecāki, kuri rūpējas par bērniem, kam ir, respektīvi vecāki, kur rūpējas par bērniem vai pieaugušiem ar invaliditāti. Tie ir cilvēki, kuri cietuši no vardarbības, tie ir bāreņi, tie ir atkarīgie, tie ir tirdzniecības upuri, vardarbības upuri. Tā grupa ir patiesībā ļoti plaša. Un arī tā skaitā izbijušie ieslodzītie. Un ja mēs runājam par uzņēmēju darbības vidi, lai kā es gribētu, piemēram, domāt par to, ka es darbā varētu iekļaut cilvēku, kuram bijušas atkarības vai bijušo ieslodzīto, jāatzīst, ka šobrīd pieredze rāda, ka vislabāk to var izdarīt tikai tie, kas paši ar to dzīvēi saskārušies. Tādēļ, piemēram, man gribētos, lai Elvijs rada uzņēmumu, kurā viņš jau izprot to mentalitāti, to vidi, un viņš ir autoritāte, kas spēj nodarbināt. Vai cilvēkam ir bijušas atkarības, tu nekad nesapratīsi, ja tu pats neesi bijis atkarīgs, tu nekad nesapratīsi ne tās emocijas, ne sajūtas, un līdz ar to tev būs bail viņu pieņemt darbā, jo tu viņu nesaproti. Tātad to var izdarīt tikai tāds, kurš saprot. Līdz ar to ir tās jomas, kur es atkal ļoti gribētu, lai tie, kas ir savā vidē tā kā izrāvušies no kāda apburtā loka, lai viņi iet to soli tālāk un var palīdzēt citiem tajā ceļā. Nu, lieliski. Man gribas teikt tā, man bija vesela lapa ar jautājumiem. Es pajautāju vienu jautājumu. Viņi atbildēja gandrīz uz visiem. Bet no tā visa kopā es gribēju izlobīt to domu, ka likums ir viens, bet svarīgākais ir, ko tieši vajag. Un ka patiesībā, ja cilvēks grib, es, piemēram, klausoties Miku stāstu, ka pat būvnieks un iet un būva laukumā, izvērtējot savus iespējas, arī to var izdarīt. Līdz ar to tas nevis mēs rakstām uz papīra, bet mēs darām reāli dzīvē. Bet es tāpat atgriezīšos pie likuma. Un par likumu būs jautājums. Darba likums, 7. pāns, 3. daļa.
Vienlīdzīgas attieksmes princips ir īpaši izcelts attiecībā uz darbiniekiem ar invaliditāti. Darba devēja pienākums ir veikt pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai pielāgotu darba vidi, sekmētu personu ar invaliditāti nodarbinātību, cik tālu šādi pasākumi neuzliek pārmērīgu slogu darba devējam. Un ir precizējums no tiesību sarga, ka vārds invaliditāte mēs saprotam gan fizisko invaliditāti, gan garīgo invaliditāti. Tātad mēs runājam par abām divām invaliditātēm. Un šeit tad ir, jūs jau nedaudz minējāt, bet mēs saprotam, ka tiklīdz ir cilvēks ar kaut kādu invaliditāti, tā mēs saprotam, tur biežāk veselības traucējumi varētu būt retāk darbā, kaut kādas ārstu apmeklējuma dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ. Kāds ir balans starp slogu darba devējam un iespējām cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm iekļauties darba vidē? Tad, kā realitātē ir sabalansēt šo, kad tu paņem cilvēku ar invaliditāti, vai tas uzliek kaut kādu slogu darba devējam, tas ir grūtāks sakārtojams, samanedžējams, vai jūs to ikdienā neredzat? Es varbūt gribu pakomentēt par to, ka tad, kad runājam par slogu, es gribu iezīmēt vairākas lietas, ko gan Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Labklājības ministriju tieši darba integrācijas jautājumos ir panākusi. Tātad, ja uzņēmējs nodarbina cilvēku ar invaliditāti, kuram ir biežāk jāslimo, tad uzņēmējs var saņemt pilnā apmērā slimības labu kompensāciju. Tad tas nozīmē, ka tas, ko viņš ir samaksājis, viņš to naudu var atgūt atpakaļ. Līdz ar to, ja man kāds teiks, tāpēc, ka cilvēks ar invaliditāti bieži slimo, es viņu neņemšu darbā, tad šis jau vairs nebūs objektīvi, jo valsts par to rūpējās. Tad tālāk attiecībā par to, ka var nodarbināt ne uz pilnu slodzi, tādējādi sabalansējot. Un nav jāmaksā pilna sociālā iemaksa, ja nestrādā pilnu slodzi. Arī tas jau palīdz motivēt. Tātad mums ir vairāki rīki, kur šis pants tiek tā kā uzņēmēji tiek motivēti, lai viņi varētu, un es teiktu šoreiz pat finansiāli motivēti, lai varētu cilvēks ar invaliditāti iekļaut darba vidē. Ir arī ļoti daudz granti un arī subsidētās darba vietas, kur tiek piedāvāt līdzekļi arī darba vietas iekārtošanai. Protams, varbūt ne lifta izbūvei, bet biroju nomai. Ja vajag specifiskus galdus, datorus, programmatūru iekārta, tam visam ir finansējums. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ir mīts, ka, respektīvi, nevis valsts mums nepalīdz, valsts mums ir iedevusi pietiekami daudz, un es gribu pateikt neglaimojoši uzņēmējiem, ka te mēs jau atduramies pret stereotipiem, nevis pret to, vai šī iespēja ir vai nav. Jā, un man tāds jautājums reiz, piemēram, ja uzņēmējs šo grib zināt, viņam ir pašam jāgrib atrast šī informācija. Tas nav tāds, ka viņiem tas tiek tā, tautas valodā sakot, uzbāsts virsū, lai viņi to dzirdētu, bet viņiem ir jāgrib šī informācija, visi šie atbalsta pasākumi uzzināt. Jā. Jā. Vai Danuta ir kas piebilstams? Redziet, es no prakses teikšu, ir atbalsta mehānismi, tiešām ir, un esmu viņus izbaudījusi arī uz savas ādas, kad pieņēmu darbā savu ilggadīgo kolēģi. Caur VSA bija projekts, kur varēja iekārtot darba vietu cilvēkiem ar invaliditāti. Bet izrādījās, ka šī te visa projekta ietvarā mēs varam dabūt, piemēram, krēslu ergonomisku. Bet cilvēks ir redzes invalīds. Mums vajadzēja lielāku monitoru. Tā projekta ietveros to dabūt ņemiet krēslu. Saprotiet? Ja, tad mēs ar vienu roku dodam, bet mēs to naudu izpļakarējam principā. Ja? Te atkal ir jautājums par to, vai šī sistēma, kas ir labi domāta, viņa ir kolosāla, vai viņa strādā pareizi, vai visi šie noteikumi, kas ir izdomāti, vai viņi reāli šiem cilvēkiem, kas ir gala patērētājs, vai viņiem tas viss ir vajadzīgs. Varbūt, ka to visu tā mazliet saimnieciskāk štukojot varētu izdarīt daudz efektīvāk. Tas jau ir jautājums, tāds retorisks, es teiktu, ja? bet tas ir no pieredzes vienkārši. Ko es gribu teikt? Man daudz lielākas problēmas rada bezatbildīgi darbinieki, kuri nebrīdinot neierodās darbā. Viņi nav integrējums personas, viņi ir cilvēki parastie.
Un viņi neaizies pie manis uz darbu pēc nedēļas. Viņas paņems nākamais darba devējs, tāpēc, ka darbinieki tad visur trūkst, tīpaši, ja cilvēki ir teiksim, man nepatīk šis vārds mazkvalificēts darba spēks, bet, jo piedodiet, labs sētnieks ir 56 reizes labāks par sliktu izpildu direktoru, bet es varu pateikt tā, ka man kā uzņēmējiem problēmas rada darba disciplīnas neievērošana. Un pilnīgi nav svarīgi, kurš to dara. Man tieši nākamais jautājums bija, es gribēju uzdot Mikum, bet es vispirms uzdošu šo jautājumu, tad būs Mikum jautājums par kā darbinieku labklājību ietekmē faktors, ka pieņemot darbā cilvēkus ar veselības traucējumiem vai ar sociālo iekļaušanās traucējumiem, var gadīties tā, ka citiem darbiniekiem vienkārši ir pēkšņas negaidītas darba virsstundas. Vai tas kaut kā ietekmē kolektīvu, jo kādam jau tas darbs ir jāizdara, ja tas cilvēks nav pēkšņi darbā. Viens ir tas, ka uzņēmējs saņem par to naudu. Bet kā tiek fiziski risināts tas faktors, ka, ja kāds nav, tad kādam ir jāstrādā viņa vietā? Vai tas ietekmē kolektīvā to nostāju pret to cilvēku, ka mēs tādu cilvēks negribam? Man ir ļoti vienkārši atbilde. Cilvēku ar invaliditāti vai kaut kādām integrācijas problēmām vai no sociālā riska grupām darba kaut kāda neizdarīšana nav biežāka kā jebkuram citam cilvēkam. Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša cilvēka darba tikuma, es gribētu teikt. Cilvēku ar 40 grādu temperatūras darbā negribu redzēt neintegrēšu cilvēku slimu ar vīrusu, viņam ir jāguļ mājās, jāārstējās. Tas ir mans viedoklis, ja. Pārējais viss ir, mēs visi esam cilvēki, mums katram var gadīties viss kaut kas, un es ļoti cenšos iejusties savu kolēģu ādās, un man liekas, mums ir tāds, es laikam saukšu pat tādu ģimenes uzņēmums, jo mēs nepārtraukti ar visiem ģimenes locekļiem rēķinamies, gan ar kolēģu, gan ar maniem, gan ar, bet, protams, ka visur tas nav iespējams. Visur tas nav iespējams. Protams, ka ja cilvēkam ir jābūt pie iekārtas no 8 līdz 5, tad viņam tur ir jābūt, un ja tā cilvēka nav, tad viņi tur nav. Un mēs varam lamāties, ka pēc Maksimā strādā viena kasa, bet reāli jau nav kas strādā. Vai Inga ir kas piebilstams? Droši vien ļoti piekritīšu kolēģei, ka nav nozīmes tam, vai tas cilvēks ir no riska grupas vai nē. Manuprāt, tā kopējā darba kultūra pēc būtības ir ļoti pazeminājusies, bet tai pašā laikā ir ārkārtīgi augstas prasības mums pret apkalpojošo servisu. Un līdz ar to darba spēka neesamību un prasības pret servisu, kad ja es aizēju uzņēmumu, tad viņam ir jānolasa manas domas, visam ir jābūt perfekti, nedrīkst būt kļūdas, tik līdz tu kļūdies, tā tevi uzreiz ieliek internetā, raksta sliktas atsauksmes, kādi jūs esat briesmīgi. Un te es teiktu, ka tolerancei jābūt no visām pusēm. Gan tajā, ka jāsaprot, ka nav šī darba spēka un ne visi pakalpojumi ir nodrošināmi uzreiz. Un tāpat laikā arī cilvēki varētu būt tādi iejūtīgāki pret tiem darbiniekiem, jo varbūt tieši šis stereotips varētu traucēt iepriekšējiem runātājiem iet uz klientu servisu klātienē. Un es teiktu, ka ļoti drosmīgi ir visi tie cilvēki, kuri strādā ar cilvēkiem klātienē aci pret aci. Jā, un jautājums Mikum par to, no tās otras, mēs visi esam vienādi, bet esot tajā darbinieka pusē, vai vienmēr var izpildīt visus tā darba devēja uzstādītās normas, prasības, vai ir nācies kādreiz atzīt, ka kaut ko nevar un kā tas ir risināts? Tā grūti uzreiz pateikt kaut kādus tādus gadījumus, bet tu jau reāli arī saki tam darba devējam, uz ko tu esi spējīgs, ko tu vari izdarīt, ko tu nevari izdarīt. Un daudz kolēģi paziņas arī, kas cilvēki ar invaliditāti ir, un ļoti liela daļa strādā arī dažādos darbos, un viņi katrs to darbiņu ir diezgan vai ilgi meklējuši, vai ar laimi atraduši, vai kaut kā viņu ir atraduši, un viņi pie viņa ļoti turās.
Un turās tādēļ, ka viņi nevar rītā aiziet uz citu vietu. Viņam reizēm ir pusgads, gads, kamēr atrod normālu, viņam atbilstošu darba vietu, kas būtu pēc spējām, geogrāfiski, nebūtu tālu no mājām. Es teikšu tā, ka cilvēks ar invaliditāti ir atradis darbu, viņš ir ļoti lojāls un uzticīgāks tam uzņēmumam kā cits darbinieks. Tas tāds mans viedoklis personīgais. Jo neskraida tā cilvēki. Teiksim, arī tā lieta par subsidētajām darba vietām ir ļoti labs pasākums. Teiksim, ja uzņēmējs ir gatavs ņemt cilvēku ar invaliditāti, tad, teiksim, valsts maksā šo subsidētā darba algu tam cilvēkam ar invaliditāti, plus vēl tur ir iespēja pielāgot vairāk vai mazāk tur atbilstoši tai situācijai. Varbūt tā naudiņa uz to, ko valsts maksā, nav tā lielākā, bet ir iespēja tam uzņēmējiem piemaksāt, ja viņš nopelna vairāk. Bet tajā pašā laikā tā ir lieliska iespēja pa šo gadu, šī subsidētā darba vieta ir uz gadu, šī gada laikā tam cilvēkam ir iespēja parādīt, ka viņš ir labs darbinieks, un šis uzņēmējs būs gatavs pēc tam turpināt ar viņu šo darba vietu, vai šķirsies pēc gada. Tā ir tāda pieredze. Daudz. Citi uzņēmēji saka, ka baigi žēl, ka nevar subsidēto darba vietu, viens tas pats cilvēks vienā vietā strādāt ilgāk, bet, likumdošana tāda, kāda viņi ir, tāda. Jā, paldies, redzu, ka Inga grib komentēt kaut ko. Jā, es patiesībā gribu pateikt, tas, kam mēs nepieskārāmies, un es pieminēju, ka tie ir tomēr stereotipi, un stereotipi no abām pusēm, un es gribu izstāstīt vienu stāstu par saviem stereotipiem, un varbūt kādu no jums tas iedvesmos, bet varbūt kādu liks aizdomāties, ka Covid laikā meklējot darbiniekus, mēs darba intervijas veicām pa tālruni un noteicām, vai viņš var būt klienta apkalpošanas operators vai nē. Un kungs piezvan, lieliski runā, lieliski būvē teikums, mēs tā ņemam darbā un sakam, lai nāk uz biroju parakstīt līgumu. Tanī brīdī zvans pie biroja durvīm, mēs atveram durvis, un mēs abas ar kolēģi sastingstam no maza pārsteiguma. Un tanī mirklī ir visi mani stereotipi, jo pretī man stāv bezpajumtnieks. Ar visu aromātu, ar visām saplīsušajām drēbēm. Un es domāju, ko man darīt. Mans stereotips saka, mēģinu viņu izvadīt ārā. Bet veselais saprāts saka, bet viņš labi runāja pa telefonu neredz cilvēku, nejūt smaržu, līdz ar to došu viņam iespēju. Un es saku, atnācāt, parakstam darba līgumu, un tad es viņam dodu, viņš parakst darba līgumu, es saku, man ir jārespektē kolektīvs, es tev iedošu 20 €, vai tu pa šo naudu rītā varēsi atnākt tīrās drēbēs? Viņš teica jā. Godīgi sakot, es biju gatava tam, ka viņš neatnāk, bet viņš atnāca tīrās drēbēs. Viņš pie manis nostrādāja vairāk par 3 gadiem. Diemžēl pēdējā brīdī zaļais pūķis viņu parāva stiprāk aiz kājas nekā gribējās. Un tā bija arī tā kā viņa pēdējās dzīves notikumi. Viņš ir šobrīd miris. Bet tas, ko es gribu aicināt, padomājiet, ka tad, kad jūs skatāties uz cilvēka prasmēm un iemaņām, aizveriet acis un noņemiet izskatu, sajūtu par visu pārējo un fokusējoties tikai uz tām iemaņām, jo dažreiz stereotipu dēļ mēs varam pazaudēt ļoti labus darbiniekus. Paldies par Ingas viedokli. Un man gribas teikt, ka saruna festa šim pasākumam ir, es zinu, ka laiks jau sen ir pagājis, bet šim pasākumam ir kaut kāda īpaša būtība, jo kā es gribu uzdot nākamo jautājumu, tā kāds jau uz to ir atbildējis. Jo mans pēdējais jautājums bija tāds, ko jūs pateiktu uzņēmējam, kurš šobrīd klausītos vai skatītos šo video? Kas būtu tas teikums, ko jūs varētu pateikt? Man šķiet, ka Inga jau atbildēja, bet es domāju, ka varbūt ir vēl kaut kas sakāms, jo tas 1, 2 teikumi. Kas būtu tas, ko jūs gribētu pateikt uzņēmējiem?
uzņēmējiem nebaidīties. Ja jūs baidaties, paskatieties, kā citi ar to tiek galā, aizejiet, parunājiet, jo sākumā izskatās trakāk nekā tas ir patiesībā. Un kā jau Miks minēja, ka ja cilvēks no riska grupas atnāk pie tevis un atrod savu darba vietu, nevar neko nopirkt kā lojalitāti. Lojalitāte ir augstākais novērtējums tavai darba vietai. Jā, man laikam jāsaka ne tikai uzņēmējiem, bet visiem cilvēkiem. Ikvienam no mums šajā pasaulē ir vieta. Ikvienam. Un tikai no mūsu izvēlēm ir atkarīgs mūsu turpmākais dzīves ceļš un gājums. Gan kā uzņēmējiem, gan kā jaunietim, kas izvēlās savu turpmāko dzīves ceļu. Un šeit es gribu pateikt vienu lietu, ka uzņēmēji jau ir tādi paši cilvēki kā mēs, ar saviem stereotipiem, ar savām kaut kādām īpatnībām. Ja? Mums visiem ir jāatmet šī doma, ka tas ir pareizi un šis ir nepareizi. Pareizi un nepareizi ir ļoti subjektīvs viedoklis. Katram ir sava taisnība. Un mēs varam tikai ielikt tos rāmjus, kuros mums ir ērti dzīvot. Tātad, ja man ir uzņēmums, es veidoju savu rāmi, kurā ir cilvēki, kuri var šo rāmi pieņemt un kuri nevar. Un man šie cilvēki ir jāpieņem šī rāmja ietveros ar to bagāžu, ar kādu viņi nāk. Un ir fantastiski viegli dzīvot, kad tu pieņem, ka katrs cilvēks ir savādāks. Es atceros tos laikus kaut kad dziļi jaunībā, kad es domāju, nē, tā taču nevar, pareizi ir pilnīgi savādāk. Sasodīts, kā tie uzskati mainās ar gadiem. Un tiešām pieņemšana, tas ir, man liekas, pats kolosālākais, kas ar mums var notikt. Amen. Ja tagad klausās uzņēmēji, tad ir vairāk runāšu par cilvēkiem ar invaliditāti. Cik man zināms, ir Latvijā aptuveni 10% iedzīvotāji ir dažādi veidi invaliditātēm. Un es domāju, ka uzņēmumi visu laiku kaut kā uzņēmēji saka, mums nav cilvēki, visi aizbraukuši uz ārzemēm, emigrējuši. Un es domāju, šie 10% ir nenovērtēts potenciāls, kas ir iespējams. Tikai, jāatrod vienam otrs ir un jābūt atvērtiem, mēģināt. Tad uz to skaisto tekstu, ka mums ir jāpieņem, nevajag baidīties un vajag izmantot iespējas, ja mums tādas ir. Es domāju, ka mēs varētu noslēgt arī šo skaisto sarunu par iekļaujošu vidu uzņēmēju darbībā, saprotot, ka likums ir svarīgs, bet vēl svarīgāk ir dzirdēt, ko patiešām vajag, un tad arī tā uzņēmēja darbība un iekļaujošā vide mums būs daudz pilnvērtīgāka. Un nebaidīties, vai ne? Tāpēc paldies mūsu runātājiem!